Piekāpjamies laikā. Dažas dienas atpakaļ. Ir 22. septembris, Baltu vienības diena, kad 1236. gada 22. septembrī zemgaļiem apvienojoties ar lietuviešiem saules kaujā tika pieveikts Zobenbrāļu ordenis. Un lūk, 1921. gada 22. septembrī Latvija, Lietuva un Igaunija tiek uzņemtas Tautu savienībā. Un tur liels nopelns bija arī Meirovicam. Un lūk, tieši šajā dienā Latvijas kara muzejā ļoti vērienīgā un emocionālā pasākumā tika atvērts publicista un rakstnieka Jāņa Ūdra biogrāfiskais romāns Meirovics 3 Annas. Un arī mēs ielūkojāmies šajā pasākumā. Autora sagatavotajā pasākuma scenārijā bija teikts: iznāk programmas vadītāja Sandra Sabīne, mūzikai skanot, aizdedzina sveces. Laika upe nesa Latviju pretim liktenim, un Zigfrīds Meirovics bezspēcīgi vēroja, kā spalvaina roka velk svītru Eiropas kartē, bet Latvijas robežām jau tuvojas putekļaina tanka armāda, un cauri likteņa zīmēm skan gaisreģa Finka vārdi. Tu aiziesi 2x7 gadus par ātrumu. Finks ir minēts šajā romānā, un par Finku ir tāda saistība, ka es būdams toreiz aspirants, man bija jātaisa visādas autopsijas sekcijas, ja? Un viena no tām sekcijām bija par Finku, skatos uz galdu guļ simpātisks kungs. Tagad, saprotiet, es skatos unikālas smadzenes. Tādas es nebiju redzējis ne tad, ne pēc, ne pirms tam, jo ļoti anatomiski izteikts krokojums spēcīgs, un tur vesela rinda tāds īpatnības, ja? Un tad es toreiz godīgi aprakstīju, ka tas kaut kas neredzēts, ģeniāls. Meirovics, rakstnieks, viņš ļoti labi arī pētījis visu to lietu, un mēs ar viņu esam pārunājuši tās lietas. Un pie Finka Meirovics bija 3 reizes. Sarkanu vagonu rindas uz austrumiem, baltu krustu rindas meža kapu, latviešu karavīri svešos mundieros. Dievs, tava zeme vērt. Man to vajadzēja novērst. Nepagūvo, nepagūvo. Dievs piedod, nepagūvo. Un mūžība runāja mātes, Annas balsī. Tu paveici tik daudz. Latvijas mūžonis stiprina vareni, kāds simtiem caurīja sargu augškalns. Viņš mūsu dzīvi plašajā pasaulē, lai jūsu diženums piedoļos savu. Šī grāmata ir vēl viens atgādinājums pašreizējām paudzēm. Mums visiem. Latvijai bija tāds dēls, bija tāds patriots, kurš ļoti daudz ko izdarīja Latvijas atzīšanas labā. Latvijai bija Zigfrīds Meirovics. Un mums viņš ir jāatcerās, un šī grāmata palīdzēs mums viņu atcerēties. Kāpēc viņš bija tik svarīgs? Man tiešām liekas, ka mūsu de jure atzīšanas datums janvārī ir mazāk svarīgs kā 18. novembris. Tāpēc, ka jebkura valsts var pastāvēt un funkcionēt kā valsts tikai tad, ja viņu kā līdzvērtību, kā starptautisko tiesību subjektu atzīst citas valsts. Pretējā gadījumā tev jau var būt karoks un armija, varbūt pat sevi sadrukāta nauda un pastmarkas, bet tas neko nenozīmē. Tu nebūsi valsts, jo pārējie tevi neatzīs. Lūk, Zigfrīds Meirovics izdarīja ļoti daudz ko, lai Latvija tiktu atzīta kā līdzvērtīga valsts. Jānis, man viņš ārkārtīgi piesaistīja ar to, ka viņa rakstnieka, gaitas rakstnieka, teiksim, daļrade ir ļoti daudzpusīga.
Un tāpēc mēs ļoti labi saprotamies, jo, ja es piedāvāju viņam kaut kādā ieiet tēlā un uzvilku kaut kādu tērpu, kas viņam pašam nepiedara, viņš tik ļoti ātri sauka ar to tērpu un iejūtās tērpā iekšā, ka pilnīgi tu jūti, ka viņš jau ir iegājis savā tēlā. Viņš ir iejūties arī zināmā mērā Meirovics tēlā šajā grāmatā. Absolūti. Jānis nenogluži, teiksim, Meirovics tā kā mīl, bet viņš ir burtiski tā saplūdis ar to tēlu, ko pats raksta. Atvērsim to intrigu, kas tad ir 3 Annas? Jā, skan tā pikanti. Man pat vienreiz teica tur pa kaut kādām ministru brūtēm grāmatu. Patiesībā tas ir ļoti nopietni un pat skumji, jo pirmā Anna ir Zigfrīda Meirovica māte. Viņa mira dzemdībās, dažas dienas pēc Zigfrīda piedzimšanas, un tēvs, kurš pats bija ārsts Durbē, un nespēja glābt savu mīļoto sievu, viņš tādēļ kristīja pie mātes Zārka. Zigfrīds ir kristīts otrā vārdā Anna. 3. Anna bija liktenīgā kārtā Zigfrīda Meirovica pirmā sieva, kuru sauca pilnīgi tāpat kā viņa mammu Anna Filholde, ja viņas bija māsīcas. Un te ir tā lielā mistērija, kas man bija jāatrisina, kāpēc Zigfrīds Meirovics ļoti gribēja precēt savu māsīcu, kas it kā pat tā nav pieņemts un pat vēlams. Un tas arī ir romānā aprakstīts. Mana versija, kā es to izprotu, ka tās bija arī ilgas pēc mātes. Grāmatā ir saturs. Ir tāda nodaļa nosaukuma, kur ietverta gan Krievija, Stokholma, Londona, Parīze. Tātad Latvijai liktenīgā politika. Tā grāmata ir būtībā ļoti kontrastaina. Šīs rietumu pilsētas, rietumu Eiropas galvaspilsētas bija tas Latvijas ceļš uz savu suverenitātes starptautisku atzīšanu. Te ir ļoti daudz ko mācīties mūsu politiķiem un arī mūsu diplomātiem. Dzīves vilcienā ienāk Kristīne. Jā, tās bija 2 Meirovica mūža liktenīgās sievietes. Es viņas salīdzinātu ar Bībeles Martu un Mariju. Un te bieži spriež, kura tā labā, kura tā sliktā, kurai taisnība, kurai nav taisnība, kuru autors aizstāv. Es jau rakstu vēsturisku romānu, kurā es varu attēlot tikai to, kas notika. Vai lasītājam vajag un vai var ticēt biogrāfiskam romānam? Kā kuram romānam manam var ticēt un vajag ticēt. Šis ir 2. izdevums, pārstrādāts jaunā redakcijā. Kas ir savādāk? Paplašināts, viņš ir plašāk šis romāns. Ir fotomateriāli, ir klāt priekšvārds jauns, ir sarunas vēl, kas ir notikušas ar Gunāru Meirovicu, gan intervijas, kur Jānis Udrs stāsta par šo grāmatu. Ir vērtējums un ir zinātniskais aparāts. Tas ir personu vārdītājs, literatūra. Grāmata patiesībā piedzīvo savu tādu otru dzīvi. Tagad šis jaunais izdevums ir vērsts uz mums pašiem, kā mēs savā sirdīs un savos prātos paņemam šo Meirovicu mantojumu un cik cienīgi esam, šī mantojuma cienīgi esam vai esam. Man atbilde ir, ka neesam, ka nemācamies. Viela pārdomām. Ļoti dziļām pārdomām. Lūk, ar šo skaņu mēs pievēršamies apgādes zvaigznā ABC jaunumiem, un man rokā ir mākslinieka biogrāfija. Marks Rotko, cik šī grāmata ir nozīmīga Latvijai? Zini, Latvijas institūta direktore Karina Petersone raksta par to, ka ir šis Rotko centrs un ka viņa bērnu atvēlētie mākslas darbi brīnišķīgā veidā ļauj māksliniekam simboliski atgriezties dzimtenē. Taču, lai Latvijas cilvēki kopumā pieņemtu Marku Rotko kā sev piederīgu personību un sāktu ar viņu lepoties, vēl ir jāpieliek lielas pūles. Un lūk, šī grāmata, ko ir sarakstījusi franču akadēmiķe Anija Koena Solāla, tulkojums latviešu valodā, varētu būt arī tas, kas mazina šo te uztveres plaisu un ļauj, jeb liek mums pieņemt Marku Rotko kā savējo, izprast, izjust, jo stāsts par to, kā 1913. gadā mazs
ebreju zēns Dvinskā, jeb Daugavpilī šūtā uzvalciņā, šķērso gandrīz visu Ameriku, ne vārdu nezinādams angliski. Izdzīvot šo dzīves stāstu, tas mums patiešām ļaus Marku Rotko iekļaut tajā savējo lokā pilnībā un no visas sirds tiem, kas to vēl nav izdarījuši. Jā. Turpinam ar apgaismību. Andrew Cohens. Evolucionārā apgaismība. Grāmata, kuru apgādam ieteica izdot Juris Rubens un par kuru mēs noteikti vēl runāsim droši vien pirms Ziemassvētku noskaņās. Jauns ceļš uz garīgo atmodu. Juris Rubens arī rakstījis priekšvārdu un viņš saka, ka savu patieso vērtību es iegūstu nevis norobežojoties, bet uztverot sevi kā dievišķa procesa daļu. Un mēs visi esam milzīga dievišķas evolūcijas procesa daļa un rezultāts. Otra grāmata, arī kas ir Jura Rubeņa ieteikta, ir Sintijas Buržo, Patiesās gudrības Jēzus. Un Sintija Buržo ir mūsdienu mistiķe, ļoti pieprasīta retrītu vadītāja. Tātad šeit būs arī par kontemplāciju, jeb meditāciju. Un arī šai grāmatai ir Jura Rubeņa priekšvārds, un viņš saka, ka šī grāmata ir īstā, lai palīdzētu atrast mūsdienīgu un jēgpilnu ceļu pie sevis. Kristīgās tradīcijas un pazīstami nepazīstamā Jēzus. Draudzeņu padomi, kā jūs domājat, kur? Grūtniecībā. Principā tā nav nenopietna grāmata, tā ir pat ļoti nopietna grāmata. Tas, ka tā ir uzrakstīta it kā nenopietni, it kā jokojot, it kā sačukstoties ar labāko draudzeni, tas tikai piešķirs šai grāmatai īpašu burvību. Grāmatas autore Vikija Ajovina ir 4 bērnu māmiņa, un viņa ir izdarījusi fantastisku darbu, izpētījusi visu, protams, draudzeņu lokā to apzinot, kas nomāc jaunās māmiņas topošās, ko viņas īsti nezina, par ko viņas šaubās. Pārspriestas ir pat tādas lietas, ko nekad neprasa ārstam. Es protu latviešu valodu. Tā būtu grāmata, kas jādāvina, jeb jāiesaka tiem saviem draugiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā un kuriem ir jānokārto A klases eksāmens. Vai vienkārši jākonstatē, kādā valodas zināšanas līmenī cilvēks ir. Mēs varam teikt skatītājiem ar labu nakti Alfona Oberga. Grāmatiņas 2 par Alfonu Obergu. Grāmatu autori Gunila Bergstrēma ir sarakstījusi 28 stāstus par Alfonu, un viņas grāmatas ir tulkotas un izdotas 30 valodās. Viņa ir saņēmusi arī Astrīdas Lindgrēnas balvu, ļoti populāra autore. Teiksim, šajā grāmatā Alfonam ir 4 gadiņi. Viņš negrib iet gulēt. Ko viņš dara? Viņš visu laiku, bērni tā dara, viņi izgudro, ko viņiem vajag. Viņiem vajag padzerties, viņiem vajag mīļo rotaļu lācīti, tad viņiem ir bail. Un šajās Alfona grāmatās vienmēr darbojas tētis. Mīļi, jauki stāsti par mazo Alfonu un par tēti. Man ir vēl viena pedagoģiska grāmata, un grāmatiņa saucās... Fuj, kā ka tā ir grāmata, kuru man... Tā nav labi. Tā ir uzreiz man uzrunā, jo beidzot ir nosaukums nevis par skaisto mīlestību vai mīlestību mūžam. Fuj, kā skaidru un gaišu. Piemēram, par zaķītes sikāju. Nē, klausies, tas ir mazais Simons, kurš ir populārs visā pasaulē. Un viņam ir tas dumjais vecums, kurš vienmēr saka, fuj, kaka. Un tad notiek trakas lietas. Viņu aprī vilks. Un vilks arī sāk teikt šos pašus vārdus. Katrā ziņā šeit ir intriga. Un grāmata ir ļoti audzinoša. Gaidiet vēl nākamās grāmatas par zaķēnu Simonu, un jums būs vieglāk audzināt savus bērnus. Šo grāmatu mums ar tevi vajadzētu skatīties pilnīgā tumsā, jo grāmatai ir luminiscējošs vāks, un šis te šausmīgais spoks, šis zaķis, spīd. Lūk, jauna negantā Nika grāmatiņa. Tas filmas bija Horrid Henry, bet mums ir negantais Niks, tāpēc, kad abi ir ar burtiņu. Te ir pareizais Pēteris, tātad negantais Niks nakšņo kopā ar Danu. Un Dans ir tāds pats palaidnis kā Niks. Viņi sāk stāstīt šausmu stāstus. Pareizais Pētrīts, mazais Pētrīts, brālis. Visiem ir normāli brāļi, tikai ne negantajam Nikam. Tas iejaucās visā tajā stāstu stāstīšanā. Un arī grib pastāstīt šausmu stāstu. Un viņa šausmu stāsts ir tāds, ka zaķim nokrīt ļipa, nav ļipas. Kas tas par šausmu stāstu? Bet naktī
negantais Niks redz sapni, un tajā ir šis briesmīgais zaķis. Es varētu virzīties pie praktiskajām bērnu grāmatām. Šī ir tāda uzlīmju grāmata maziem bērniem, gadalaiki un laikapstākļi. Ko vilkt mugurā, ja līst lietus? Ko vilkt mugurā pludmalē? Sapņu grāmata, dzimšanas dienas balīte. Šī ir ļoti grezna grāmata, un lellīte, kad tā ir izspiesta, te ir tāds kartona profilējums. To var ievietot arī statīvā, kas šeit ir. Un tā tad ir vairākas lellītes. Un tad ir pati pasaka, stāsts par šo feju dzimšanas dienu, uz kuru tad ir jāsapošas. Te var arī redzēt tos tērpu kategorijas. Mēs pa krāsām varam skatīties dažādus tērpus. Grāmatas beigās ir arī tāda skatuve, kur to var spēlēties. Un, protams, ir arī tāda speciāla somiņa, kurā visu var salikt. Runcis, Zābakos, Ancītis un Grietiņa, Brēmenes, muzikanti Džeks un garā pupa, un blakus ir skaņa efekti, kurus jau Jā, un katrai pasaciņai, kad tu atšķir, ir šeit zīmīte. Ja? Tāda ikoniņa, un taisni to, kad mēs nospiežam, tad katrai pasakai ir sava... Jā, ir sava vizualizācija. Savukārt, kad mēs lasām pasaku, arī šeit ir mazas ikoniņas, kuras tātad šeit ir eglīte, tātad mēs varam nospiest. Te ir tātad, ko lasīt un ko pētīt. Bet ir vēl viena interesanta pasaku grāmata, kā mēs ar tevi jau esam ievērojuši. Pārsvarā grāmatās dažādi ir pārstāstītas jau zināmās pasakas, Ancītis un Grietiņa, Brēmenes, muzikanti un tā tālāk. Tad šīs ir pilnīgi jaunas pasakas. Un šīs pūcītas pasakas ir ārkārtīgi krāšņi ilustrētas. Un man liekas, ka šīs grāmatas galvenā vērtība tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti interesantās ilustrācijas un tas, ka pasaku tēli ir iepriekš nezināmi. Es nevaru atrauties. Džeks uzlika uz galda zelta arfu un teica, arfa, dziedi un skumjas tūdaļ pazuda kā nebijušas. Patiešām skumjas pazūd arī tad, ja, mīļās meitenes, jūs paņemat rokās Sofijas Kinseles, man ir tavs telefons. Sofiju Kinselu mēs, tā patiešām tā ir meiteņu literatūra. Mēs esam lasījušas Anti mājsaimnieci. Izdevniecībā mēs to esam izdevuši vairāk kārt. Vai tikai nevienam nesaki, un arī šī grāmata sagādās tādu pašu prieku. Tātad londoniete Popija gatavojas precēties. Viņai dzīvē noticis pilnīgi neticams pavērsiens. Viņas līgavainis ir jauns, skaists, pasniedzējs no bagātas ģimenes. Viņai ir uzdāvināts sadarināšanās gredzens ar 2 briljantiem un milzīgu smaragdu. Lūk, un viņa ir aizgājusi uz vecmeitu ballīti. Un tur izdzērusi 3 glāzes rozā vīna, vēl kādu kokteili, un gredzena vairāk nav. Labāk, ja jums ir tātad meitiņu ballīte, labāk palieciet mājās un nociet origami. Jā, tiešām prātīgi nodarbošanās. Ar ko šī grāmata ir interesanta? Arī Andris zina origami. Bet vai tu zini tādu kā kirigami? Šeit ir arī kirigami. Un vēl es parādīšu, lūk, ka es nemeloju, tā tas viss saucās. Rotājumi kvilinga tehnikā, rotājumi origami tehnikā un rotājumi kirigami tehnikā. Kvilings, redzi, arī tāds jocīgs vārds. Kvilings tā būtu tāda strēmelīšu rullēšana, dažādu rotājumu izgatavošana. Šajā grāmatā ir ļoti pamatīgi arī visi sagatavošanās darbi parādīti, viss tiek izskaidrots, tā kā jāņem tik rokā šķēres, skaisti papīri. Man jau liekas, ka grāmata būs ļoti, ļoti populāra, kad? Tuvojoties Ziemassvētkiem. Tieši tā. Es gribēju jums vēl vairāk dot. Raiņa jubilejas gads un Raiņa aforismi, pārdomas. Un ne jau tā tikai, ko uzrakstīt uz apsveikuma kartiņām. Šeit ir par tautu, valsti, literatūru, valodu, attīstību, mūža ritējumu, draudzību, mīlestību, mērķi un ideāliem. Jāatzīmē, ka mūsu skatītājiem joprojām aktuāls ir ekspresa konkurss. Un jautājums. Kādā Latvijai nozīmīgā dienā bija romāna Meirovics 3 Annas prezentācija? Zvaniet 5 minūšu laikā pēc šī raidījuma pa tālruni 25 418 418. Tas, kurš pirmais pareizi atbildēs, iegūs šo grāmatu sev kā balvu. Bet vai nāve ir stiprāka par mīlu? Un vai šī doma ir saistāma ar Raini? Par to jau pēc nedēļas nākošajā grāmatu ceturtdienā.